Man daudz jautā, kas notika ar Lotu, par ko es esmu strīdējies. Mēs neesam tikušās 2 gadus. Viņa saka, tev nav vieta Latvijā. Saka, brauc pie manis uz Ņujorku. Ak, Dievs, es šobrīd dzīvoju ar puisi. Kāds sakars? Ņujorkā Džeki sāk domāt par ģimeni ātrāk, 45 gadu vecumā. Šogad laikā esmu sapratusi to, ka one night stands es nevaru. Mikrofons. Jā, vienkārši. Čau visiem! Meiteņu toalete? Meiteņu toalete. Meiteņu. Bija prieks sastīdēties 3 gadus. Jā, lai varētu nākt ar vēl lielāku comeback. Čau visiem, šeit Evelīna. Man šķiet, ka mums ir tik skaļi uzbēs pagājis. Un tava mamma. Mēs šobrīd atrodamies simboliski McDonalda Makdraivā. Tev ir virbulīts! Mans putniņš. Mēs sāksim ar to, ka mēs kādu nolaidīsim podā. Lota man atsūta video, kur ir kaut kādas, nesaukšu radiostāciju. Viņa sēž vannā un taisa meiteņu toaleti. Un Lotai bija tāds, listen, we are the OGs. Let's show them how it's done. Jā, jo tā kā mēs, protams, priecājamies, ka cilvēki iedvesmojas no mums. Es aizmirsu, ka tu vienmēr esi a good cop and I'm always the bad cop. Mēs priecājamies, ka cilvēki iedvesmojas no mums. Un jā, mēs varam šo uztvert kā tādu pozitīvu lietu. Bet šobrīd mēs to uztvērsim kā tādu pozitīvu lietu tādā ziņā, ka, mēs uztaisam epizodi šim. Jūs varat sēdēt vannā, bet vienkārši... Bet mēs sēdējām podā. Bet mēs bijām podā pirmās. Meiteņu toalete. Meiteņu toalete. Meiteņu toalete. Meiteņu toalete. Meiteņu toalete. Meiteņu toalete. Return of an era. Hi! Ļoti īpaši laiks, kad Lota no Francijas ir Latvijā, un esmu no Ņujorkas Latvijā. Un mēs Venn diagram satikāmies. Pēdējā epizode bija 2021. gada 8. jūlijā, un šī epizode bija par to, kā citi cilvēki ietekmē to, vai mēs sevi mīlam. Jā. Mēs esam woke queens, jā. Man īstenībā mēs vienkārši to epizodi iesākām tā, ka šī būs pēdējā 2. sezonas, bet 3. sezonas saturaties! Jo te arī beigās ir rakstīts, tāpat arī meitenes novēlēs sev un meiteņu toaletē vēlējumu un manifestēs plānus par 3. sezonu. And it never happened. Manifestācija notika ļoti pavirši laikā. Man daudz jautā, kas notika ar Lotu, par ko es esmu strīdējies. Mums nebija strīds. Mums reāli nebija strīds. Mēs vienkārši, kad cilvēki aug, katrs iet savās kaut kādās vidēs, vietās jaunās un tā tālāk. Cilvēki tā kā bišķiņ grow apart. Un es atvainojos, ka es daudz lietošu anglicismu, vienkārši no New Yorkas esmu. Jā, un ja es kādreiz franču valodā kaut kas man izsprūks, s'il vous plaît, jā. Mums ir citi 2 dažādi cilvēki pateikšu, ka man ir parādījies akcents uz S burtu. Jā? Jā. Bet es to pat neredzu. Sāku šrupstēt? Ķipa. Ko? Tā es atbraucu Latvijā tagad. Tā sākšu runāt ar visiem tulīt. Man tas timelines, ko es atceros, ir es esmu tikko palaidusi Avalionu, un tu nebija ar mani, kad es izlaidu Avalionu, bet tu biji ar mani fotosesijās. Tas notika super tuvu. Tu biji ar mani fotosesijā Avalionu, un burtiski nedēļu pēc tam, kad es viņu palaidu, mēs jau vairs nebijām draudzenes. Un es atceros to, tāpēc, ka es biju tik dusmīga, es tā gribēju to nosūtīt Avalionu rotas lietas, bet man bija tāds, nē. Jā. Es domāju, ka tas, kā tu stāsti, ka tas vienkārši dabīgā atlase. Atlase. Jā. Ka tajā laikā vienkārši pēkšņi bija tāds, varbūt mums vajag... pauzi, bet tas pat nebija... Es tajā laikā, pārdzīvoju, bet es arī zināju to, ka this is not the end. Jo mums nebija... Es tevi nevienā brīdī neienīdu. Tu kādam kaut ko tā kā stāstīji, vai tu tiešām saki, tu nezināji? Vienīgo, ko es varu pateikt, ir, ka mana mamma man pateica, ka viņa nekad dzīvē nav redzējusi, ka esmu bijusi tik sagrauta. Un viņa saka, Evelīna, pat, ka tu šķīries, tev bija... Tu nebija... Vai tad... Viņa vienkārši teica, tā kā, jo es raudāju. I did cry,
Varbūt vienreiz. Bet es raudāju. Es arī raudāju. Bet man vienmēr arī manā galvā, kad man cilvēki jautāja par to, man bija tāds, es negribu par to runāt, tāpēc, ka viens, es arī nezinu, nezinu kā to pateikt, jā. Bet mēs vienkārši, mums tajā laikā vienkārši tas nebija. Vienkārši mēs bijām pieraduši, manuprāt, vienā veidā dzīvot, bet draudzēties. Un varbūt vienā brīdī mums bija tāds, varbūt mums kaut kas ir jāpamaina šajā draudzībā, bet es domāju, ka mums bija problēma tas, ka mēs tik daudz ko darījām kopā. Mums viss bija kopā. Yeah. Mēs pavadījām kādu dienu kopā, mums bija podcasts kopā, tā kā everything was together, un tad viena otrai parādījās kaut kādas citas intereses vai draugi vai kaut kas. Un man tā mana doma bija, mēs tagad visu turpināsim darīt kopā. Yeah. Un es nevienā brīdī, kas no manas puses domāju, šis tas brīdis, ka es pasaku, kur es biju vainīga. Es tā kā savā galvā iztēlojos to plānu, kur mēs tagad mauksim uz trešo sezonu, mums būs merch, mums būs šis, mums tas. Un es pat nezināju, ka tajā laikā gribēju iet uz rādio. Zināju gan. Nezināju gan, tu pēc tam tikai man to pateici. Nu, ka tā kā 5/3, tu tikai man sāki to stāstīt, un man bija vienkārši, atceros, man bija tāds tā kā, pagaid, viņai ir citi plāni, tā kā, what do you mean? Un tad es sapratu, ka tu gribi darīt kaut ko citu, jā. Un man šķiet, ka atkal no manas puses, ka es vienmēr zinu to, ka man patīk, tā kā, ka man apkārt visi cilvēki ir laimīgi, bet tas dažreiz iziet no tādas people-pleasing perspektīvas, ka es neminēšu vai tā kā neteikšu tas galam, ko es domāju. Un tas nav tā, ka es kaut ko sliktāku, tāpēc domāju par otru cilvēku. Man patīk, ka man tuvi cilvēki, ka viņi spīd. Un man nav problēmas, ka esmu, nav tā, ka es kādreiz biju baigi tavā ēnā, es tā nejūtos, bet man nebija problēmas pielāgoties tev. Bet tad kaut kādā brīdī man šķiet, ka man varbūt tāpēc, ka man pievienojās pirmkārt partneris, otrkārt cita draudzene tajā laikā, vai vienkārši, ko es arī nebiju absolūti plānojis. Un man šķiet, ka man tas varbūt pavēra acis, ka es nezinu, tā kā, ka man vajag... Oh, I get it. It's fine. Attiet no pilnībā. Bet es arī to nebiju domājis, tā kā, šajā dienā es vairs nerunāšu ar tevi. Tas arī nekad tā nebija. Tas notika tā dabiski, ka vienkārši mēs palikām augstāks un beidzām draudzēties. Jā, man prasīja, es teicu, jā, tur tā I'm disappointed, vai I'm sad that this friendship is over, vai visu kaut ko tādu. Bet es nekad neteicu, ka lotus stulben vai kaut kas. Es cerēju, ka šis atgriezīsies. Bet tas ir the same thing here. Tā pati lieta šeit. Mēs spējām gospot par visiem citiem cilvēkiem, bet tajā brīdī, ka man bija tāds, ak, Dievs, pat negribu domāt, ka tu kaut ko sliktu runā par mani, un es pat nevarēju iedomāties kaut ko tā kā... varbūt es domāju, ka es kaut ko sliktēju, varbūt tas bija, tā kā tu saki nokaitināt, man ir tāds, tā kā šis ir šī es atceros, ka man bija tāds, kāpēc viņi piemin mani ar Niklāvu, kad jūs palaidāt podcastu, kāpēc viņi piemin mani. Bet citādi man bija tāds... Es zinu, ka būs trešā sezona, un šī nav trešā sezona. Es nezinu, kas tas ir. Bet mēs varam izstāstīt, kā mēs salabām. Kā es izlaidu Riskmī, un es sapratu, ka es biju tādā punktā, kad es visus aicināju uz to savu pasākumu atklāšanas, un es domāju par tevi, man bija tāds, es tā pārdzīvoju, ka tu nebija man blakus ar Avalionu visu atklāšanu, man bija tāds, es gribu, lai tu esi šim biznesam klāt. Un tad es vienkārši uzrakstīju tev... Mēs tiešām nebijām runājuši, man liekas, 2-3 gadus vienkārši uzrakstīju īziņu. Vispār 0. Jā, 0. Vispār 0 komunikācijas. Es vienkārši uzrakstīju, čau, būs Riskmī pasākums. Būtu ļoti priecīgi, ka tu atnāk. Un es atceros, kā man trīcēja visas rokas, visas ķermenis un visas sirds. Kad es tā kā tev sūtīju to īziņu, tā kā es visiem nosūtīju, pie kaut kādam ārvim nosūtīju, man bija pilnīgi pofīgi. Un tagad es tev nosūtīju, man vienkārši sākās šitais te. Un tad tu atbildēji, jā, es labprāt. Un bija tāds, Man atkal, es saņēmu ziņu no tevis, un es ieeju Instagramā, jo tajā laikā es biju Beļģijā. Es negribēju vērt vaļā, jo tāds man uzreiz būs jāatbild, un, ak, Dievs, es neesmu gatava tam. Jā, un īstenībā nevar tā kā... Jā, un tāds, ak, Dievs, ko viņa uzrakstīja. Bet tad, kad es savilku 2+2, es sapratu, tas visticamāk ir par to pasākumu, un es atvēru, un man bija tāds, kāpēc šī ir vienkārši generic ziņa? Kur ir? Mēs neesam tikušās 2 gadus. Bet tāpēc man bija tāds, jā. Vārdu sakot, pirmkārt, pirms pasākuma es biju komunicējusi ar Emīliju, ar Lauru, vai es iešu uz pasākumu. Un es līdz galam, es biju uzrakstījusi, bet man pēkšņi bija tāds, ak, Dievs, man ir baila. Tāpēc, ka atkal mēs neesam tikušās 2 gadus, es nezinu, ko sagaidīt, un es cenšos it kā nevilkt līdz tās visas emocijas,
Bet man tāpatās ir, man ir tāda satraucoša sajūta, bet tā kā pozitīvā ziņā. Es teikšu, godīgi, es visu simtprocentīgi neatceros. Man tiešām ir tāda tā kā migla pār visu, bet es atceros, ka mēs satikāmies un mēs samīļojamies, un man bija tāda sajūta, ka vienkārši fireworks, tā kā salūtu šāju, tāpēc, ka mēs samīļojāmies. Goda vārds. It was like that. Bet zini, ko es atceros? Atceros, ka tur bija tā VIP zona. Jā. Un man mamma ar tēti stāvēja. Un viņi ar jums runā. Un tajā brīdī man tāds... Tas notiek! Jo man mamma šausmīgi pārdzīvo par to, ka mēs tev beidzām runāt. Like, she loves you, you know that. Probably more than me. Jā. Nezinu par to. Bet, jā, un es redzēju, ka jūs runājat ar maniem vecākiem, un tad es tā kā pienāku, un es atceros, ka mums ar tevi ir tas skatiens. Jā. Mēs samīļojamies, it was like so nice. Man bija tāds nemieris tajā pasākumā, man sākās panikas laika, mēs sāku raudāt, es psikoju par to, ka viss būs tā kā slikti, un tā, kad es satiku tevi, man pilnīgi tāds tā kā... Jā, so it was like really nice. Ļoti mīļi. Jā, tas bija. Un tāpēc, ka es arī ar tiem vecākiem runāju, es vienkārši jutos, ka es esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā, un šis vienkārši, jā, mēs neesam izrunājuši absolūti neko par šo situāciju, nu vai tā kā par to, ka mēs neesam 2 gadus arī komunicējuši, bet tas tika, nu tā kā mēs agrāk darījām to, ka mēs satiekamies reizi nedēļā uz podcastu, tas jutās tik dabīgi, ka mēs atstāsim, nu vai ka mēs turpināsim tāpat, kā mēs to visu bijām atstājuši iepriekš. Nu, karači, mēs esam atpakaļ draudzenes, un tagad, ko mēs varam parunāt, ir iemesls, kāpēc mēs tik daudz netiekamies. Mēs teicām, ka mēs pēdējais satikāmies decembrī, nu nesatikāmies, bet vispār FaceTime'ā runājām decembrī, ir vienkārši tāpēc, ka mēs dzīvojam 2 dažādos kontinentos. Jā, Francija un ASV. Meiteņu toalete? Meiteņu toalete. Daudz redz tavus TikTokus, tipa My Life in France un visu kaut ko. Bet tu baigi, tu esi stāstījis, kāpēc pārēc uz Franciju, tu mācies un tā, bet tu varētu paint the picture tiem, kas varbūt nezin. Jā, es uzgleznošu. Glāznīgums tūlīt. Jā, uzgleznošu. Man turpinās long distance tajā laikā, kad notika šī doma par Franciju, doma par ārzemēm. Es biju long distance attiecībās ar savu partneri. Un viņš dzīvo Beļģijā, es Latvijā. Jā, es darba dēļ varēju atļauties braukt reizi mēnesī pie viņa, bet arī, sorry, jā. Long distance. Jā, long distance nav baigi patīkamā lieta, no tāda skatu punkta, ka tu gribi tomēr, lai tas cilvēks ir, vismaz reizi nedēļā būtu tā kā jauki, jā. Paralēli tam visam, es domāju par to, ka es vēlos universitātē iestāties, un tas arī ir tāds viens grandios, manuprāt, liels solis, kas ir tajā laikā, kad sāc domāt par to, ka tev jāpamet darbs vai kā, vai tu Latvijā, vai kur tu studēt un ko. Un es jau iepriekš biju gribējusi studēt fashion marketing, vēl joprojām gribu fashion business, fashion marketing, bet to es gribēju studēt ārvalstīs, jo es programmu īsti nebiju atradusi, kas man patīk šeit Latvijā. Oh my God, sorry, kas tev pārtrauca. Jā, es tikko atcerējos, ko mēs vēl vienu lietu neizstāstījām. Kad mēs ar tevi satikāmies, mēs taisījām tos prezentācijas vienotrai. Oh, That was so funny. Bet, karoči, tu man tad teici jau, mēs runājām, ko tu gribētu darīt. Yeah. Un tāpēc tāds, I don't know, but I want to do something with fashion. Un mēs runājām, vai tu varētu taisīt savu kompāniju, vai tu varētu kaut ko mācīties. Un tu tieši par to runāji, un tagad tu dzīvo Francijā un to dari, that's so cool. Negluži, bet not fashion, but you're making content. Uz to pusi, jā. Vai vismaz, tā kā pamazām maziņiem solīšiem. Lūk, un es pateicu savam draugam, es gribu dzīvot ārvalstīs, es gribu tā kā studēt. Es sāku skatīties visas tādas universitātes, es sāku tā kā meklēt, kurā vietā, jo mēs vēl nebijām domājuši par Franciju, bet, es domāju, aptuveni, kaut kur vairāk uz dienvidiem. Bet es domāju, Francija, Spānija, Itālija. Lūk, un mans draugs tajā laikā bija izdomājis, ka viņš grib nedaudz kaut ko padarīt par un ap biznesu tieši. Viņš bija maģistrs gandrīz jau bija rokā. Un tad mēs domājam, kur tad tālāk, jo viņš arī tomēr gribētu nedaudz vēl pastudēt vienu semestri. Un kaut kādā veidā mēs aizgājām uz Franciju. Es beigās neatradu nevienu labu universitāti, kur nebūtu jāmaksā vairāk par 10 000 gadā, kas man arī tā kā patiktu, kur ir tieši tā tēma, ko es vēlos. Tāpēc tu esi Parīzā? Parīzā vai vispār? Vispār, tā kā visur bija tie virs 10 000, un man tas ļoti nosita garīgo, tāpēc, ka
Nu, nevis garīgo, bet man liekas, es negribu investēt tik daudz naudu, un es jūtu, ka es varu šo izdarīt citādāk. Jā, GPT. Un tāpēc, bet man arī, piemēram, kāpēc universitāte? Tāpēc, ka arī braucot uz jaunu vietu vai lidojot, pārvācoties uz jaunu vietu, ir ļoti viegli, ka tev ir vai nu darbs, vai nu universitāte, vai vienkārši kaut kas, kur jau tev ir tā, kur tu apgriezties, vai, un ka tev ir, kaut kāds tipa plāns. Vismaz manā galvā man bija tāds, man vajag plānu, un es biju tik ļoti uz to iestiklējusies, man vajag plānu, bet nesanāca. Ak, Dievs, es vienkārši atbraucu pakaļ, atbraucu līdz savam draugam, cik nožēlojami. Es tiešām tā jūtos. She's Charlotte. Es tiešām tā jūtos. Es vienkārši atlidoju līdz savam draugam, bet es visu laiku arī domāju par to, ka es zinu, ka es šo gribu sev, un man vienkārši, no otras puses, es izmantoju tādā veidā savu draugu, man tāds, es braukšu tev līdzi, jā, un tas ir tāpēc, ka es gribu arī ar tevi dzīvot kopā, protams, un es nevēlos vairs ar to long distance, bet tāpat laikā es gribu šo arī sev. Atlidojām tur, no sākuma riktīgi stresaini, pirmkārt, tas fakts, ka, ak, Dievs, es šobrīd dzīvoju ar puisi, kāds sakars, kāpēc? Tu vispār nebija nekad dzīvojis ar Džeku? Nekad nebija ar Džeku dzīvojis, vienreiz ar sievieti bija dzīvojis. Bet tāpat pēc 2 nedēļām sapratu, ak, Dievs, es tāpat gribu kaut ko darīt, es nevaru vienkārši tā kā tupēt mājās. Jā. Es gāju viņam līdzi uz universitāti, lai kaut kādu iedvesmu iegūtu no tā visa. Satiku viņa draugus, patiku viņiem labāk nekā... Labi, es jokoju. Bet iepatikos tiem viņa draugiem un vienkārši viņi pateica man, bet mums te pāri ielā ir viena cita universitāte, kur patiesībā kurs ir par un ap franču valodu un īstenībā pirms 2 nedēļām viņi sākās, bet varbūt tu vari tikt. Es tiku un es vienkārši kopš tā brīža studēju franču valodu. Un tev vienkārši katru dienu franču valodu? Katru dienu franču valodu, 20 stundas nedēļā. Wow. Tad jau tu labi runā kaut ko. Un tev plāns ir palikt tagad Francijā vai kā? Mans plāns ir palikt Francijā, jo es gribu turpināt studēt, es gribu maģistru iegūt, maģistra grādu. Es gribu kaut ko saistībā ar mārketingu, es skatos vēl joprojām uz to fashion business, bet es saprotu, ka tās cenas, protams, nav mainījušās. Tam universitātam? Jā, un es nevaru, es arī negribu, braukt uz Parīzi. Un tad tu maksā tos 10,000 gadā, un tad pēc tam tu saproti, ka tev vēl ir, viss tas jāmaksā vēl tur par dzīvošanu, un tur tā nedaudz netīri, visu kaut kāds žurcins. ChatGPT. I wanna make a fashion company. Jā, bet, es teikšu, man tā universitāte tiešām ir vienkārši kā tāds safety net. Jā. Tas nav nekas cits. Bet Ņujorka ir kaut kas, manuprāt, latviešiem vēl grūtāk sasniedzams. Es vismaz nezinu tik daudz cilvēku, kuriem tāds jādara mācības Ņujorku. Kā tas notika vispār? It's actually like a really funny story. Meiteņu toalete? Meiteņu toalete. Es zinu Dianu Kubāsovu. Tu nezinu, vai tu atceries, bet viņai bija salauzts abas kājas. Viņai ar paraplānu brauc vai kaut kas, viņa salauzts abas kājas. Zinu. Un viņa bija Latvijā, viņai tūlīt bija jābrauc prom uz Dubaju. Un es gribēju viņu satikt, un es rakstīju, ka čau, varbūt es varētu atnākt pie tevis ciemos, un tad droši nāc. Es atnāku pie viņas ciemos, un viņa saka, man atnāks vēl viena draudzene ciemos. Un man bija tāds, come on, es atnāku pie tevis, pavadīt ar tevi laiku, man bija tāds, ok, fine. Man vispār, es esmu ar cilvēkiem, tā kā ļoti antisocial, so es tāda, kā es esmu tagad, un kas man ir mainījies pēdējā laikā, agrāk tā vispār nebija. Un atbrauc meitene, Agnese, ko es viņu redzu pirmo reizi dzīvē, un viņa stāsta visus savus crazy stāstus par Ņujorku. Un es saprotu, ka man instantly veidojas šausmīgs connections ar to meiteni, bet es neatceros pat, kā viņu sauc tajā brīdī. Es vienkārši redzu cilvēku, kuram nav Latvijas enerģija. Kad tu vienkārši klausies viņas stāstos, viņas enerģijā, veidā, kā viņa pasniedz lietas, tu saproti, ka tas cilvēks ir redzējis tik daudz lietas. Tagad jau tie stāsti, ko viņa stāstījusi, ir kļuvuši arī par maniem stāstiem un manu dzīvi. Bet tajā brīdī tu skaties uz to tā kā, oh my God, tas tik nesasniedzami liekas. Vienkārši tā trakā 1% dzīve, ko viņa man aprakstīja, it's insane. Un neko es viņai piesaku Instagramā vai samainījos numuriem, neatceros, saprotu, es viņu esmu satikusi uz 30-40 minūtēm pie Dianas, jo viņa arī aizskrētu prom. Un es viņai rakstīju, ka kādreiz vēl es Latvijā dot man ziņu. Un viņa tieši sanāca tā, ka pēc 2 vai pēc 3 nedēļām bija Latvijā, un mēs aizgājām uz kafiju. Es vēl joprojām neatceros, kā viņu sauc. So es eju uz kafiju ar meiteni, neatceros, kā viņu vēl sauc. Kā tu viņas numuru pierakstīji? Diānas draudzene. Mans sapnis.
mēs aizējām ar viņu uz kafiju, un šī bija pirmā reize, kad mēs tā kā iepazināmies, tad es viņai sāku stāstīt par Iskmī. Un tajā brīdī viņa bija tā, kas izdomāja man 10 randiņus 10 dienās, kas man bija. Jā, viņa izdomāja. Es viņai stāstu par visu to ideju, es domāju, kā to marketēt. Viņa saka, oh my God, you like this reality show, bla, bla, bla. Un es burtiski nākamajā nedēļā palaidu to šovu. Nu, tā kā viņa man iedeva to ideju, un es viņu momentā uztaisīju. Yeah. Un viņa man zvana vai raksta, es netūs, viņa saka, klausies, tā kā esmu šokā par to, kad es tev iedodu ideju, un tu nedēļas laikā viņu realizē. Un tā kā tas nav tik vienkārši paņemt dabūju sponsoru, tur visu norganizē filmētāji, tas čik. Viņa saka, tev nav vieta Latvijā. Saka, brauc man uz Ņujorku. Saprot, es meitenei vārdu neatceros, es viņu satikusi 2 reizes dzīvē. Tad viņa atcerējies? Nu, tad jau es jau uzzināju, kā viņu saucījās, ja piesko Instagramā un tā. Bet vienkārši, lai tu saprastu, tik ātri. Jā, tas tik ātri, ka es esmu satikusi meiteni vienreiz, otrais, viņa man iedod ideju, es viņu realizēju, viņai tas ir tā kā tāds novērtējums, ka, šitai čiksai galva strādā, viņai ir jābrauc uz Ņujorku. Es, man liekas, tajā pašā dienā nopirku biļetes, un es aizlidoju pie viņas uz Ņujorku. Un, kad es biju pat Ņujorkā, kas atlidoja, viņa vēl nebija Ņujorkā, viņa bija kur citur ārzemēs, uz nedēļu dzīvoja vispār vienu tur. Bet es arī, zini, tā kā tādi cilvēki nestaigā Latvijā pa ielām, jo Latvijā visi ir tādi, zini, katram otrs latvietis cits ēdnieks, nemāk papriecāties par citiem cilvēkiem, visi kaut ko tikai sev un sev. Un tad tev ir cilvēks, kas grib kādam iedot iespēju un kaut ko tā kā, viņam man nav par neko parādā, viņa mani nezina. Es esmu svešs cilvēks, kuram viņa ļāva vienkārši dzīvot pie viņas. Un viņa reāli man izmainīja dzīvi. Tā kā es esmu viņai mūžam par to pateicīga. Un viņa ritīgi man riskvī palīdzēja. Man bija plāns braukt sākumā uz 30 dienām, un es paliku beigās uz 90 dienām. Un tad atkal 90 dienas bija Latvija, un atkal 90 dienas atbraucu atpakaļ uz Ameriku. Bet jā, un tad es sapratu, ka tā ir mana vieta, un tās ir manas mājas, un es tur nekad nevienā vietā nekad neesmu jutusies tik labi. Un don't get me wrong, man ļoti patīk šobrīd būt Latvijā. Es ļoti izbaudu savu mieru šeit, man patīk, ka šeit viss ir lēti. Šeit ir tiešām viss ir tīri un ir skaista daba, un es varu spēlēt golfu, un tā kā visas tās lietas, ko es Ņujorkā darīt nevaru. Ēdiens šeit ir vispār nesalīdzināms. Tā kā ir tik daudz, ka tu padzīvo Ņujorkā un saproti, cik dārga ir Ņujorka, un tā kā cik tas maksā, un īstenībā nav tik kvalitatīvi. Īstenībā, ja tu padomā Latvijā, kaut kādi DJ set vai kaut kāds ballīts, mums ir tik daudzreiz labāk. Es aizēju dažreiz uz tādu ritīgu luxury tur ballīti, kas tur maksā, nezinu, tur ieeju štuka eiro vai kaut kā. Sūds pēdējais. Tāpēc, ka tu padomā, tur ir tik augstas tās algas, tur tādi DJ vai tur kaut kādas kafejnīcas vietējās, tur kaut kāds pīcu ceptavas, viņi nevar tur izdzīvot. Tāpēc tur nav nekas tāds labs, tur ir tikai vai super high class, bet tas arī nav nekas īpašs. Tā. Es teiktu, Latvijā īstenībā ļoti izbaudu savu laiku šeit, bet un neko, un viņi ļāva man pie viņas dzīvot, un iepazīstināja man ar kaudzi tā kā, I wish I could call some names, but I can't. Ar NDA. Jā, es esmu īstenībā. Jā? Jā. Ok. Bet es esmu iepazinusies ar tādiem ļoti interesantiem cilvēkiem, kas man tik daudz ir devuši informāciju. Vienkārši tā kā tiešām zināšanas ir tā viena lieta, ko tu nevari nopirkt. Un nevar universitātē iemācīties tādas lietas, ko tev izstāsta cilvēki, kas ir izgājuši saviem business journeys. You need more. I need more. Yeah. Man vienmēr vajag vairāk, man nekad nav pietiekami. Man īstenībā visi džeki, ar ko esam jebkad tikušies, vienmēr ir teikuši, Evelīna, tā kā, bet ironiski to teikt, mana dzīve kā filma. Bet man visi vienmēr ir teikuši, visi džeki teikuši, tu vari vienu dienu normāli tā kā pačilot, tev vienmēr vajag filmu. And it's so true. Yeah. Es nevaru pamosties no rīta un bet neko nedarīšu. Es gribu dzīvot filmā. Es nesaprotu, kur tu dabū šīs visas pieredzes. Es honestly nesaprotu, jo tev ir tāda mentalitāte. Tā ir intuīcija. Esmu sapratusi. Intuīcija sastāv no 2 main komponentiem. Tava dzīves pieredze, kas tev ir bijusi, un fuck you moments. Yes, man, viņam ir vienkārši tāds, tipa, jā, es visam piekritīšu, jā, un nezinu, kurš man aizvedīs. Tas es tam nepiekrītu. Tas ir tāds, ja zinu, var arī visoši. Bet tavas dzīves pieredzes, un, piemēram, man ir bijis kaut kāds viens variants, kur es nonāku situācijā, kas man nepatika. Es jau otrreiz tādā situācijā nenotikšu, jo es jau apmēram zinu, kas ir tie teksti vai tās lietas, kas uz to velk. Bet ja pašā laikā tev ir jābūt bišķiņ tam delusional aspektam un tam fuck you, sorry par lamvārdiem, bet reāli citādākiem vārdiem nevar to pateikt. Mīlestība. Atceries to momentu? Ņujorka ir vieta, kur ir sabraukuši cilvēki no visām valstīm un iespējamām pilsētām, kuri grib ritīgi strādāt.
tā nav vieta, kur cilvēki meklē mīlestību, tu gribi meklēt mīlestību, brauc uz Floridu. bet tā reāli ir, tāpēc, ka visi tur brauc savai karjerai un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka džekiem nevajag mīlestību un randiņus un tā tālāk. Tevi ar lielāko prieku vedīs uz randiņiem, uz dārgiem randiņiem. Meitene nekad dzīvēs vispār nes savu maku vilkus ārā, pat ja es esmu ar draugiem džekiem. Viņi tev vedīs tiešām uz luxury randiņiem, viņam nav problēma izmest 500 eiro, 1000 eiro uz vienu deitu. Esmu lasījis daudz stadijas par to, ka, Ņujorka ir dārga, bet tur reāli var mierīgi. Kur džeki stāsta, jā, viņi mierīgi uz vienu deitu izmet tur 500 eiro, which is totally fine for them, jo visu, ko viņiem vajag, ir pēc darba atpūsties. Viņiem ir bijis ļoti stresains darbs, strādāt viņu tajā finance sektorā, tas tiešām ir ļoti grūti. So viņiem aiziet ar meiteni foršu, tur 24-gadīgu čiks no Latvijas. Haha, es jums pastāstīšu, cik viss jautri, mums te bla, esmu blogere. Viņiem tas ir super, saproti? So viņiem nav tas problēmas. Tā ir izklaide. Tu esi savā veidā entertainment. Ņujorkā džeki sāk domāt par ģimeni ātrāk ar 45 gadu vecumā. Un visbiežāk tas ir ap 50-56. Viņi tikai tad sāk domāt, ka viņiem vajag ģimeni. Kamēr viņi nav dabūjuši savu lielo biznesu, savu karjeru, viņi nav gatavi taisīt ģimeni. Un tas nav par to, cik tu esi gudra, vai cik tu esi skaista, vai cik tu esi forša. Tic man, viņš zina to, ka tu esi gudra un ka tu esi skaista un tu esi forša. Bet viņš vienkārši sev psiholoģiski, kamēr viņš nav sasniedzis savu to punktu, viņš nevar neko darīt. It's a taxi cab theory. Moments, kad viņš izdomās, kā arī teica Sex and the City. Kāda teorija? Sex theory. Taxi cab theory. Tu nezini tā teorija? Nē, kas ir taxi cab theory? Taxi cab theory ir, ka tiklīdz, ka taksis var braukt, tu zini, kad Ņujorkā iedegās gaismiņa taksam augšā, un tad viņš ir available, un tu viņām var kāpt iekšā. Ja gaismiņa nedeg, tad viņš ir aizņems, tur kāds jau ir, vai viņš vienkārši nav gatavs pieņemt pasūtījumus. So taxi cab theory ir, ka Džeks ir visu laiku kā taksis, kas brauc ar neiedegtu gaismiņu, kad viņš nav gatavs precībām, un moments, kad viņš izdomā, ka viņš ir gatavs precībām, viņam iedegās gaismiņu, pirmā meitene, kas tur iekāps iekšā, viņš viņu apprecēs. Man šķiet, ka tas... Labi, es neesmu vīrietis, nemācēšu spriest par viņiem visiem. Man vispār šķiet, ka tā ir tādiem cilvēkiem... Arī Latvijā es pieļauju domu, jo es jūtu to, ka, klausoties citus stāstus, ka tas ir vienkārši tas pareizais laiks, un ka tā varētu nebūt pat pareizā persona, bet par to, ka tev vienkārši ir tāds, esmu gatavs. Jā, totally, un es vispār esmu, man daudz draudzenes ir vecāks, un es esmu ar viņām arī runājusi un prasījusi pastāstīt par viņu visu to posmu un bērniem un tā tālāk, un viņi saka, Evelīna, sievietei ietegās gaismiņa apmēram 2 gadu garumā, ka viņa grib bērnus. Bet viņai 2 gadus gribēsies bērnus, un viņa būs gatava uztaisīt bērnus. Un tajā brīdī, ja viņa uztais, tad super, un viņai pēc tiem 2 gadiem pāries. Un man to 2 vai pat 3 dažādas meitenes pateikuši. Kā pāries, ka tev jā, ka tev vairs negrib bērnus. Okay. Un, ja tu nezabūji to 2 gadu laikā, tā kā fuck it next. Okay. Next ideja būvēs karjeru. Nākamā ideja. Jā, nākamā. Nē, bet reāli. Yeah. Un es domāju, zinu, kas ir par Latviju interesanti. Man liekas, ka, labi, es tik ļoti sīk nezinu, bet vienreiz satiku vienu savu klasbiedru no skolas kaut kādā pasākumā, un viņi man saka sasīt par visiem maniem klasbiedriem, ka visi mani klasbiedri apprecējušies un ar bērniem. Gandrīz pilnīgi visi, I'm telling you. Bet tie pašā laikā es skatos, ka Latvijā visu runā par to, ka dzimstības koeficients ir krītas un ka tā kā neviens baigi negrib te precēties un tā, un es arī redzu kaut kādā savā tur influenceru lokā baigi neviens neprecēs. Es īsti nezinu, kā tas strādā. Es domāju, ka dati gan jau, ka ir patiesi, un dzirdējusi to, ka vienkārši Latvijas Radio 5 bija uztaisījušies tieši kā sižeti par šo, un tur teica, es neatceros, ka šis bija pa vīrieti, bet es citēšu sabiedrisko mediju pieļauju domu, ka šī ir taisnība par to, ka jauniešiem, tā, ja mēs gribētu uzturēt visu, tā kā, 5 bērni katram. Jā, 5 ne, bet tas, ko es tev agrāk podkāstā teicu, ka es bērnus nekad negribu un precēties arī ne, man apnika jau deitot. Es esmu izdeitojis, man liekas, vidējā latvieša X5 limita. Tu zini, tā kā, kāds tas numurs, ja tu turīgi Excel tabulu? Kāds 70 būtu. 70, tā kā, ar dažādiem cilvēkiem, tā kā 70 cilvēki. Normāli? Tas tā kā, tu esi tā kā kādos uz Hitch, tas tā filma. Tu zināt, mans pāris draudzenes, viņām daudz vairāk bijuši. Bet būsim atklāti, Latvijā jau mēs esam tik daudz randiņiem. Es nezinu, es neatceros par pēdējo reizi, kad es biju Latvijā uz randiņu. Jā. Man rīt ir.
Es vairs nedeitošu laikam. Baigi. Izņemot rītdienu. Es pati nemeklēšu. Man jau šitie džeki atrod paši. Es vairs nevienam nerakstu. Ļoti labi. Man vienkārši uzraksta. Cilvēks izdzirdot vārdu 70 randiņi. Tu jūties tā, ka viņi tevi izmanto, jo tu saki, ka tu esi kā izklaidi viņiem? Vai kā, es vienkārši domāju, kā tu jūties tajā situācijā? It's just like, pirmkārt, es teikšu tā, pirmos 3 mēnešus, kad es biju Ņujorkā, pirmos, kas tikko atbraucu, es tiešām gāju uz randiņiem katru dienu, dažreiz man bija 2 randiņu dienā. Tie, kas man seko Instagramā, viņi zināja, es visu to filmēju, right? Tas man bija tāds baigais kultūra šoks, jo visi tie džeki, viņi tiešām ļoti gudri, un es gāju uz tiem randiņiem, un es visiem pičoju riskmiju, un es visiem stāstīju par riskmiju, un viņi visi man deva feedbacku. So es redzēju vairāk to nevis, ka viņi izmanto mani, iespējams, bet es viņus, jo es dabūju tik daudz biznesa informāciju. Es reāli trītoju tos randiņus kā biznesa mītingu. Es uzdevu jautājumus, uzzināju ļoti daudz ko par finansēm, ko es universitātē nebiju mācīsies un tā tālāk. Un, jā, protams, viņi dabū jaunu metni, ar ko viņi tur tā kā čilo izklaidēs un tā tālāk. Bet it's like... Tā ir apmaiņa. Tā ir apmaiņa ar enerģijām. Es nevaru vienu tur, daudziem liekas stereotips, es tur gulos gultā ar visu. Nē. Bet, ko es varu pateikt, jā, kad es tos pirmos 3 mēnešus tik daudz deitoju. Un, zin kā, kad tu par tiem pirmajiem, tu dabū tos krūtākos džekus. Tev arī dating appi, viņiem ir algoritms, ka viņi tev piedāvā tos krūtākos. Un es teiktu tā, ka es esmu satikusi Ņujorkā to crème de la crème, un tagad vienkārši it's a downgrade. Tā kā ar katru randiņu, ar ko es eju, viņš ir sliktāks un sliktāks un sliktāks. Vai arī man ir pieredze lielāka un es vairāk rubīju lietas, un tāpēc man tā kā tie jau vairs nav tik interesanti. Vairs tas, ka, es tev izrādīšu pasauli. Viņiem jau visiem patīk parādīt tiešām visu, bet viņiem jau vairs nav ko man īsti rādīt, tā kā esmu jau principā redzējis lielākoties. Bet kāpēc tu šeit, ka tad riskmī ir perfekta vieta ir Ņujorka? Ja Kāpēc Ņujorkā? Kāpēc gribi viņu aizvest vispār uz Ņujorku? Ne tikai uz Ņujorku, bet Amerika vispārīgi. Ņujorkā ļoti izteikta lieta ir members klubi. Īstenībā visa Ņujorka strādā uz tāda pamata, kā kruts ir tas, ko ir grūti dabūt. Un jā, šobrīd Latvijā riskmī ir tādā free formā, un to var izmantot jebkurš, un viņš ir vienkārši bezmaksas aplikācija, kur cilvēki vienkārši pilda izaicinājumus un tā tālāk. Bet es gribu Ņujorkā viņu savienot visu ar to member kultūru un visu to, ka tu tiec iekšā, tā kā, ka riskmī netiek visi iekšā. Tu teici par to, ka Ņujorkā, tu neatradīsi nekādu mīlestību, neko, un tāpēc es domāju, ka interesanti, ka... Un no tādas perspektīvas, kad Ņujorka ir tikai un vienīgi looks-based. Meitenēm interesē, cik džekam ir naudas, džekam interesē, cik viņai ir liela pupa. Tas ir viss. Tad jau man superīgi. Labi. Tāpēc riskmī ir Tad jau brauc šurp. Tāpēc riskmī ir perfekts tādā veidā, ja tu neredz to bildīti. Un kā tev pastāst, kā ir būt attiecībās? Tas sen nav pieredzēts. Jā. Es vēl neesmu, ko 4 gadus bijis attiecībās. Tāds on and off. Tūlīt daži nabaga puisīšiem būs tāds, es tev nekas nebiju. Šogad laikā esmu sapratusi to, ka one night stands es nevaru. Tev ir bijis one night stand? Man ir bijis viens one night stand. Tāpēc it is a one night stand. Jā, nē, I just can't. Man ir jābūt emocionāli investētā šajā cilvēkā, respektīvi man ir jābūt attiecībās ar šo cilvēku, lai es varētu ar viņu pārgulēt. Es nevaru, es citādi vienkārši nevaru, absolūti. Jā, bet man bija viena... Tell me the story time. Okay. So, pēc tam, kad es izšķīros, pirmkārt, tās bija pirmās attiecības. Tā bija vasara, kad... es teiktu, ka nebija tā, ka bija grūti, jo es nepārdzīvoju tik ļoti, tāpēc, ka es jau biju pārdzīvojis to visu, kamēr jums arī bija attālinātās attiecības, un es biju jau pārdzīvojis, kamēr mēs bijām attālināti. Un tāpēc es biju samierinājusies ar to, ka es šajā vasarā būšu single, un tas būs ok. Jo man bija darbs, man bija lietas, uz ko fokusēties. Un tad pienāk laiks, kad tev tāds, ok, man ir jāpaeksperimentē. Man tajā laikā, vēl joprojām, mēs esam draugi, bet vīrietis manā dzīvē, kas ir šis draugs, viņš ir gejs, un viņš ir vienkārši tā kā zaķīts. Vienkārši uz visām pusēm. Es Cibrits uz visām pusēm, jā. Un man bija tāds, man arī to vajag. Tā kā man vajag paeksperimentēt. Man arī vajag paeksperimentēt. Nevis ar savu dzimumu, bet es domāju, tā kā man vajag one night stands, you know? Es gribu arī tādu stāstu, ja?
Es runāju ar vienu cilvēku. Manuprāt, ka mēs iepazināmies Tinderī. Es neatceros, kā vispār šo cilvēku sauc. Tas ir cik ļoti... Tinderī? Jā, tas ir cik ļoti... Nebija risk me tad. Un mēs laikam pārgājām uz Instagram vai ko tur. Un mēs satikāmies vienu reizi, manuprāt, kādā Tallinas kvartālā. Viņš man aizved vēl tad mājās. Un es samaksāju par sitību. Tā kā, man jau uzreiz bija tāds, ak, Dievs, es jūtos tik... Jā. Jo viņš neko neņēma tajā Tallinas kvartālā, viņš ņēma no mana drauga free. Man bija tāds, kas ir šis par cheapskate? Jā, Lotte, why did you do this? Bet es biju desperate. I'd be gone. Jā, es biju desperate, jā. Un vēl pēc tam viņš man aizveda uz manā māju, kas ir ārpus Rīgas. Tātad es samaksāju 30 eiro. Ir mana dzimšanas diena, un mēs arī savu dzimšanas dienu pēc tam, tāpēc, ka mums viens no cilvēkiem tajā laikā bija pilngadīgs, bet nebija 21 gadu sasniedzis, tāpēc mēs nevarējām iet uz kaut kādu citu vienu tur klubu, mēs aizgājām atpakaļ uz to pašu Tallinas tur kvartālu. Tad man uzraksta tas Džeks, un viņš raksta, ka viņš mani redz, un man ir tāds, šis ir tik dīvaini, un viņš filmē mani, bet viņš nepienāk. Un jā, es zinu, esmu skaļa persona, es vienkārši uz visām pusēm varu svaidīties, nevis tādā... I love drunk Lotte. bet es vienmēr komunicēšu ar visiem, un es centīšos iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, jo vienkārši man patīk. Kas ir mana mīļākā lieta par tevi, ka tu esi pālī? Ka tu esi pālī, tu obviously nevari tā kā kontrolēt, bet tu vienalga gribi visu kontrolēt. Un tev vienmēr tāds, mums vajag visu satīrīt, mums vajag šito visu, mums vajag tādu norganizēt. Jā, Evelīna, tev vajag palīdzēt? Kur tava soma? Es visu palīdzēt. Tā kā, you're trying to be the mom, un ka tu visu vari vienmēr savākt, but like you obviously can't. And that's just so funny. Bet Džeks man saka, ka viņš man redz. Man tāds, šis ir ļoti dīvaini. Bet man blakus, es viņu saukšu par trusīti šajā stāstā, man blakus sēž trusīts, viņam tāds, un vēl viens cits maz draugs, un viņiem abiem tāds, jā, tev reāli vajag. Obviously, visi trīs mēs esam iedzēruši, tā kā piedzērušies, visi jau, manuprāt, lielākā daļa no tās balītes jau ir aizgājuši, ir kaut kā 2 naktī vai 2 no rīta. Jā, tā kā es gribu one night stand. Tagad šīs cilvēks, kaut kā mēs tur satikāmies. I mean, the first one wasn't a date if you paid for the freaking city B. So it is a one night stand. One night can't stand. Honestly, one night can't stand. Aizvedām manu draugu, un mēs aizbraucam tagad pie viņa. Ieejam iekšā tajā dzīvoklī, man jau tāds, ak, Dievs, man tā nekas nepatīk, šis ir tāds tā kā vecpuišu dzīvoklis, es jau jūtos pretīgi, bet labi, es iedzērus, man vienalga, es šo izdarīšu, es komitošu. Labi, mēs pat, manuprāt, nesākam skūpstīties. Es pat nezinu, vai šo vīrieti esmu noskūpstījis, pēc man šķiet, ka tas bija tieši tik briesmīgi. Viņš piedāvāja tev braukt pie viņa, vai tu pati uzprasījos? Jā, piedāvāja, pati uzprasījos, viss kopā. Jo es biju excited, man bija tāds, man būs mans one night stand. Tev aizvest mājās? Jā, braucam pie tevis mājās. Mēs sēžam tagad pie viņa gultas uz zemes, jo, manuprāt, ka viņa nebija dīvāna. Un tagad viņa tāds, jāuzliek kaut mūzika. Viņš uzliek mūziku. Pirmkārt, man nav problēmas, ka vīriešiem patīk tā kā Taylor Swifta, bet vismeitenīgākā playlist uz pasaules. Man ir tāds, bet viņš domāja, kas viņai patīk. Jā, bet viņš ka domāja par mani. Pieņemsim. Tagad Džekam tāds, es gribu tev uzdziedāt. Man tāds, nē, take him, lūdzu, nē. Un viņš dzied. Man tāds, es nezinu, ko man darīt. Es tiešām nezinu, ko man darīt. Ir tumsa, paldies Dievam. Es nedaudz pasmējos pie sevis iekšēji, domāju, ko es daru ar savu dzīvi. Es jau esmu kļuvusi skaidrāka tagad. Nē, mēs komitojam, mēs turpinām. Viņš nodzied vēl vienu dziesmu. Oh my God. Vēl vienu iespēju aizbraukt Lotai prom. Nē, viņi to nedarīs. Tagad es saprotu, ka šis iet uz to, ka it's sexy time, Džeks iet labierīcībās. 20 minūtes. 20 minūtes. Es nezinu, ko viņš tur darīja, jo nebija dušas skaņa. Es nezinu, ko viņš tur darīja. Iznāk laukā. Man tāds, es neatceros, tas ir tik nepatīkam, manuprāt, tas viss bija, ka es pat neko neatceros. Tā kā
Es noteikti, es pabeidzu, es nezinu, vai viņš pabeidza. Man vispār šķiet, ka tajā brīdī man bija tāds lūdzu get off of me, tā kā, bet tad viņš gribēja mīļoties. Viņš nelaid man vaļā, mīļojās un viss, un es tur palieku. Es pamodos 7 no rīta, es saģērbos, es izgāju ārā, atstāju viņam vaļā visu durvis, man bija pilnībā vienalga, man bija tāds, es gribu mājās, es gribu nomazgāties, es jūtos pilnīgi. Viņš man raksta, vai tu varētu lūdzu samaksāt, tāpēc, ka mēs tavu draugu aizvedām mājās. Es viņam teicu, ko tieši tu gribi? 2 eiro. Kādus 2 eiro iebāz dibenā? Viņš tev pēc seksa uzrakstīja, ka viņš grib, lai tu samaksā par viņu. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Tajā brīdī mēs sapratu, tā kā, nē, es tev nemaksāšu, un tas ir vispār ļoti tā kā disrespectful, ka tu man tā raksti. Es samaksāju par to sitīvī to vienu reizi. A story for a story. Es tev varu izstāstīt par savu recent one night stand. Es nevaru, es vienkārši... Negribi? Nē, es iedomājos tas one night stand. Tāds, no, listen, I had a good one. Oh, forši. I had a good one. Okay, so, tell me, sās man. Man ir tāds prikals, es reāli neguļu ar džekiem. Bija viens brīdis, ka es aizbraucu uz Miami, un man šausmīgi iepatikās Miami. Un Miami atvēra manī kaut kādu mazo dēmoniņu. Tā kā katram iekšā es uzskatu ir tā ļaunā puse un tā labā puse. Un Miami no manis izvilka ārā to tā kā the little devil in me. Yeah. Es vēl satikos savu draudzeni, kas no manis ritīgi izvilka ārā to enerģiju. Teiksim tā, mēs tusējām katru dienu. Till we drop. Katru dienu. Es vienkārši visu to nedēļu visu laiku saku savai draudzenei, man vajag seks. Un, protams, ka tu kaut ko gribi, tu to nevari dabūt. Like it doesn't work like that. Un tagad tev to nevajag, tad viss ir gatavi. Yeah. Un pēdējā dienā, nākamajā dienā es lidoju apakaļ uz Ņujorku no rīta. Tā ir pirmdiena. Otrdien es lidoju. Mana draudzene bija kaut kur prom, un es esmu tagad viena, un ir pirmdiena, un es saprotu, ka man šausmīgi patīk Miami, un es gribu te palikt. Vispār es starp Ņujorku un Miami domāju arī dzīvot. Un es gribu šodien, man vajag, I need to get laid. Vajag pamīlēties. Bet tu saproti, ka ir pirmdiena, jā? Pirmdiena ir un man netālu no mājām, kur es netālu no viesnīcas, kur es dzīvoju, ir Four Seasons. Jā. Ir tālāk cita viesnīca Fajena, kur es slaigāju tusētu, kur arī ir visi džeki. Bet tāds bija tālāk, es domāju, nē, es aiziešu Four Seasons, vienkārši paņemšu drinku. Es aiziešu Four Seasons, tur ir tāds liels bārs, un es sēžu tagad pie tā bāra, un literally es esmu vienīgā, tad man ir blakus viens pilnīgi pārdzēries pāris, un es paņemu savu Cosmopolitan. Divā! Un es dzeru saku, un esmu pilnīgi viena, un tajā visā barā neviena nav. Es esmu atnākusi tur iepazīties ar džeku. Kurš neeksistē. Neviena nav. Un burtiski, kā es dzeru pēdējo savu drinka to malku, ienāk kompānija ar 4 džekiem tajā bārā. Un es tagad redzu tos 4 džekus, es jau tā noskanēju. Zini kā, kas ir smieklīgi? Es esmu reverse psychology. Parasti džeki sēž un medīšu tā meidens. Es biju tas džeks, kurš šamējā sēž un viski. Principā. Un tagad es dzirdu vienam no tiem džekiem tādu rītīgi izteiktu krievu akcentu. Tādu, give us the forņi groņus. Un man tieši nāk mans viesmīlis un saka jums kaut ko citu. Un es tā skaļi pa visu baru. I'll have whatever they're having. Ak, Dievs. 2 sekundes, viņi visi 4 ir apkārt man. Man šitā jau viņš nes glāzi, viņš tāds, viens no mums nedzers, tas tev ņem. Un tagad mēs tā kā kaut ko, viņi domāja, ka es esmu eskortmeitene. Un tāpēc, ka es sēžu pārā viena. Un viņš tāds, tur viens no viņu draugiem kaut ko tur kaut kas, mēs jau zinām, kas tev pa profesijas, un es sāku spēlēt līdzi, bet man jautri, super. Es tā, jā, es jau ilgi gaidu klientus. Vienā brīdī viņi saprot, ka es neesmu stulba. Jā. Un viņi saprot, ka, es piedaros ar viņiem, un ka šis viss ir joks, un tad viņi sāk ritīgi man respektēt. Jā. Bet es vienalga saprotu, ka I have to keep, ja es daru one night stand, neviens neuzzinās neko par mani. Jā. So man ir fake vārds. Es tieši gribēju prasīt. Jā, protams, man ir fake vārds, man ir fake nodarbošanās, viss, ko es saku, viņiem pilnīgi fake, pat vecums. Gan viņš man pat prasa. Kas ir tavs vecums, fake vecums? Es teicu, man liekas, 28. Okay.
Džeka aizbrauc prom, tas Ukrainas man tā ķipā, es fajenā palieku tajā viesnīcā viņu. Kur es tieši gribēju braukt tālāk. Es tā, braucam kopā. Un mēs aizbraucam, un tur ir tīpa bārs. Mēs sēžam tajā bārā, kaut ko, viņš slaika tā kā, zin kā viņam, kad tu saproti, kad meitene nav stulba, viņiem parasti ir tā bišķiņa tā intimidated un bail. Un viņš tā kā ritīgi uzmanīgi ar mani, tā kā viņa ar Fabergé olu, viņš tā kā nezinu, vai man var kaut ko, man jau tieši otrādāk tā kā. Un neko, mēs kaut ko pļāpājam, un tas tā kā tā ir pirmdiena, un tas ir ikoniski, kad viņš beidzot saņemās mani noskūpstīt. Un viņš tā kā brīdī, kā viņš mani noskūpsta, iedegās gaismas visā bārā, ķipa bārs ciet. Un viņam bija stress, viņš nezina, ko darīt. Un es saku, tu šeit dzīvo? Viņš tāds, jā, es saku, jums nav room service. It was like amazing. Viss. Seks? Jā, it was like... Viņš izklausās pēc tāda cilvēka, kurš ļoti parūpēs Linda, par otru. Ko es pēc tam uznāju. Visu šo laiku es tēloju savu personību, kur es vienkārši gribēju pārgulēt ar viņu un atstāt viņu un iet prom. Un viņš tieši gribēja ar mani tā kā kadlot un paliec ilgāk, kur viņš mēģināja no manis uzzināt visu to vairāk informāciju, un es viņam tik daudz biju samalojusi, ka es jau vairs nevarēju sekot līdz tam, ko es stāstu patiesībā un ko es nestāstu patiesībā. Bet jā, tad, kad zinu, ka džekiem parasti ir tas, pārgulu nevajag nekāds pankūks no rīta, tad tinies mājās, vai ne? Un šeit es izdaru to pašu, ko viņi dara vienmēr mums. Un viņiem ir tāds tā kā šis nav atļauts, jā. Dubultie standarti, halo! Bet jā, man likās, ka es viņam, nekad vairāk nerakstīšu, so viņš man prasa iedot lūdzu savu telefonu numuru, iedot lūdzu savu sociālos tīklus vai kaut ko. Es teicu, man nekā nav. Un viņš tāds, ļoti mēģināja dabūt man to numuru, ka viņš beigās saka, labi, vienkārši pierakst man numuru. Viņa teica, ka fine, vienkārši pierakstīšu tavu numuru, lai tik no tevis vaļā, un es ierakstīju viņu telefonā kā a guy I met at 4 seasons I will never see again. Un es viņam to parādīju. Un viņš bija tik sad. Bet es no rīta pamodos, un es sapratu, ka vispār viņš bišķiņ patīk. Mums tāda laba bija tā ķīmija. Bet it's exciting, tā kā tas ir ļoti patīkams satraucoši. It's so exciting! Jā, mēs sarakstījāmies vēl pēc tam, tagad man ir cits numurs, tā kā es viņu vairs nevaru uzrakstīt, bet kad es būšu apakaļ. Jā, es domāju, es viņam uzrakstīšu, labprāt aiziet ar viņu uz randiņu, viņš bija fani, es tikai neatceros, kā viņš izstās, bet tas nekas. Tas ir mīlestība, Mīlestība, Es redzu, mums abām bija one night stand. Meiteņu toalete? Meiteņu toalete. Mans plāns, es ļoti gribu vēl joprojām kaut ko darīt saistībā ar modi. Tas ir tā kā laikam mans tāds ļoti, labi saprotu, ka tas nav konkrēti. Jā. Bet es laikam šobrīd, neskatoties to, ka es visu savu dzīvi, manuprāt, jau biju izplānojis, ka man bija kaut 10 gadi. Es negribu vairs neko konkrēti nolikt, jo man šķiet, ka tas tādu spiedienu, tā kā tev uzliek virsū to, ka ok, tad man ir arī jāizdara šis un šis līdz šim gadam, man ir tas un tas jāsasniedz, tā, ka man būs 25 un jāiekļūst tur un tur, tad, kad man būs 30, vai nu es nezinu. Es gribu no tā atteikties vairāk, bet tāpat maukt. Jā. Bet es domāju, ka es palieku Francijā vēl kādu laiku. Oui, bonjour! Man pie tevis jāatbrauc ciemos būs, noteikti. Tad, kad būs laiks, tad tu atbrauks un sasteigt visu. Jā. Mēs neplānojam, mēs daram. Viena lieta, ko es gribu pastāstīt. Karoči. Es esmu daudz ko iemācījusies šogad un pagājuši gadu, bet es gribu izstāstīt vienu lietu, kas ir vienkārši, bet zelta likums rakstiet vienkārši to, tas strādā. Es jums atvičāju pārbaudīta lieta. Ja Džeks runā par naudu, naudas nav. Ja Džeks daudz runā par seksu, viņš ir sūdīgs gultā. Ja Džeks nerunā par naudu, tad viņam viss ir kārtībā. Ja Džeks nerunā par seksu, tad viņš būs labs gultā. Ja Džeks, jūs esat randiņā ar Džeku, un viņš sāk runāt par naudu, par naudas lietām, par to, cik viss ir dārgi, ka meitenes ir golddiggers, ka viņas ir there is no gold to dig. Par to, par ko runā, tas nav. Godam, Evelīna 2025. Tas, par ko runā, tas nav. Ierakstiet visas savās kladītēs, skolas dienas grāmatās, I don't care kur, uz pieres uzrakstiet, atcerieties. Visi džeki, kas man ir pirmajos, otrajos randiņos daudz runājuši par seksu, kuriem ir visiem liekas, zini, tas džeks uzdod daudz intīmas jautājumus, what's your favorite sex pose? Man liela pēda! Man liela pēda! Visi džeki, kas runā par seksu vai joko par seksu vai uzdod jums nepiedienīgus jautājumus, kas visi asociējas ar seksu, ir džeki, kuriem, nestāv.
Sorry. Tas ir too much, bet viņi nav pārliecināti. Es pieļauju domu, ka šo redzēs diezgan daudz jaunieši, un es zinu, ka mēs arī esam vairāk kārt runājuši par to, tā kā, ko un kā labāk darīt, un pašas savus ādus izmēģinājušas, ko mēs gribam sasniegt, kā mēs gribam sasniegt, un aplauzušās un devušās tālāk, bla, bla. Bet es tīri varbūt no tādas karjeras vai vienkārši no pašizaugsmes puses ieteiktu vienkārši darīt. Un ir ļoti grūti, manuprāt, jo es zinu, ka naudas aspekts noteikti jauniešiem ir vienmēr kaut kur te livinās apkārt. Man šobrīd ir situācija, kad man bija diezgan daudz, nevis diezgan daudz, bet man bija iekrājumi. Man tie iekrājumi rada šobrīd stresu, jo tie iekrājumi ir samazinājušies diezgan krasi, jo man nav bijis darbs īsti. Tā kā stabils līdz šim. Par kopš septembra. Bet ne visam vajag naudu, lai ceļot, lai darīt lietas. Jā, es aizbraucu uz Ņujorkā, tev teorētiski vajag 10 līdz 15 k mēnesi, lai izdzīvotu. Tādu dzīvi, kā es, manā lifestyle. Tas tāds norma. Un pat, ja tu esi minimāla alga Ņujorkā, man liekas, 3,5 štukas ar minimālu algu. Nauda ir kontakti. Jā. Nauda ir kontakti, draugi, aizbraukt pie Jā. Cilvēkiem, kaut ko samuķīt, kaut ko sarunāt. You don't necessarily need money, tev vienkārši vajag pareizo laiku, pareizos cilvēkus apkārt. Ja tu domā, ka tu sēdēsi mājās un tev darbs vai kaut kas pēkšņi atradīs, ņihrinātā tā nebūs. Tev vajag celies kājās un ej un iepazīsties ar cilvēkiem, pofīgi, kur ej uz pasākumiem. Vienkārši ej un dari. Jā. Un es saprotu to stresu, ka nav līdz galam viss izplānots, tāpēc, ka saku, ka man tā bija. Vienkārši ir jāsaņemās un ir jāizdara. Un vienkārši neiztraucies par to, ka var arī kaut kas neizdoties. Tā kā, ja tu par to domās, tu nekad neizdarīsi kaut ko tādu, kur var arī kaut kas sanākt. Jā. Vispār es gribēju atrādīt arī fantastisko džemperi. Jā. Tu gribi izstāstīt stāstu par šo? Man šo dzimšanas dienu uzstāvinē. Laikam, jā. Varētu tā būt. Es nekad mūžā, manuprāt, neesmu šo te uzvilkusi tikai tā iemesla dēļ, ka visticamāk tas arī bija tas laiks, kad mēs vairāk nerunājām, bet dāmas, Playboy dāmas, lūk, 2. sezona, šo mēs paturam kā piemiņu, jo... Es kādreiz iet politikā un šī ir tā bilde, ko tu... Es domāju, ka ar šo bildi arī gluži par, tā teikt, mājkalpotāju nevarētu iet. Man šķiet, ka mums kaut kas labs, Evelīna. Jā. Mums kaut kas jāpatur. Mums ir jāatzīstās. Mēs esam lesbietas. Es gribētu. Labi, paldies visiem par skatīšanos un tiekamies. Es nezinu, vienkārši mēs, kā mēs teicām un rakstījām pēc 2. sezonas noslēgšanas, mēs manifestējam mūsu tālākās epizodes. Jā. Jo Bībelē rakstīts, jo vairāk cilvēki lūdz, jo lielāku procentu piepildīs. Super, tad jau mēs miljonārus drīz būsim. Čīri, Marks,